Mans vārds ir Mārtiņš, kurš esmu Ventspilsētī izaicinājums tīklības komandas video. Mēs savā skolā esam atraduši problēmu, un šī video laikā radīsim ideju par šīs problēmas risinājumu. Lai mūsu risinājumu papildinātu un vispār uzzinātu problēmas īsto sakni, devāmies prasīt spīdoliešiem viņu domas šajā jautājumā. Skatāmies! Kas varbūt skolā ir tāda problēma, ko varbūt cilvēki pārāk vēlu uzzina, varbūt informācijas trūkums, un to kā varbūt parlamenta pārstāvji un arī kā prezidentam varbūt tev ir kādas domas šajā jautājumā, varbūt saziņas trūkums, varbūt, ka cilvēki pārāk vēlu uzzina tos pašus biļešu cenas uz ballēm vai tādi jautājumi. Kādas var tavas domas šajā jautājumā? Manuprāt, lai padarītu skolas dzīvi labāku un pilnvērtīgāku, vajadzētu uztaisīt tādu kā interneta vietni vai kaut kādu citu vietu, kurā visi vidusskolēni varētu redzēt visu apkopoto informāciju, respektīvi to, ko dod parlaments, to, kas ir izvietot sociālās tīklos un arī vadības dota un vispār visāda veida spīdolas informāciju, vajadzētu nopublicēt vienā kopējā vietnē kaut kur, kur cilvēki varētu to redzēt un nepalaist garām, jo bieži vien man pašam personīgi būtu grūti izsekot gan Facebook lapai, gan Instagram, gan Twitterim. Tādēļ būtu tāda viena vietne, kurā būtu apkopot visu informāciju, es domāju, būtu daudz vieglāk un skolas dzīve būtu pilnvērtīgāk. Spiedolas skolēniem vairāk apmeklēt pasākumus, nepalaist garām informāciju un viss kopumā varētu būt baigi labi. Būtu ļoti labi, ja visi sociālie tīkli, kur skolēni un skolas parlaments liek informāciju, būtu vienvieti. Lai nebūtu jāstaigā no portāla uz portālu, lai nerastos šāda situācija, mēs radījām ideju par aplikāciju un izveidojām demo versiju. Katram skolēnam ir iespēja arī pieregistrēt, ievadot klases tālruņa numuru, vārdu, uzvārdu, profilu informāciju, intereses. Radījām ideju, kur vienviet būtu apkopots skolas jaunākie notikumi, kalendārs, laikapstāvi, mācības, skolotāji jaunākie kavējumi, kā arī ēdienkartes sadaļa. Izveidojām dienas piedāvājumu tabulu, kur var redzēt visas nedēļas dienas piedāvājumu sarakstu. Manuprāt, ideja par šādas aplikācijas izveidošanu ir ļoti jauka. Iespējams, tas varētu palīdzēt skolēniem labāk organizēt viņu darbu, būt informētiem par mācību darbu vairāk. Noteikti skolēniem ir svarīgi būt informētiem par skolas parlamenta aktivitātēm un droši vien, ka tas varētu arī atslogot skolas mājaslapu. Nezinu, ko likt vēl tās grāmatas, ieskaties aplikācijā.